gods šeit atrasties kā jaunajam uzņēmējam, jo manos gados būt jaunam uzņēmējam uzreiz mugurkauls taisnāks. Jā, paldies Ventspils novadam un paldies Irisai, kas manu ideju līdzēja īstenot. Un, protams, ka paldies manai sieviņai Ivetei un manai ģimenei, kas palīdz man būt jaunam. Paldies! Mēs arī aicinām Arti, Usmas spēļu īpašnieku. Saņēmāt Altuma balvu gada jaunais uzņēmējs. Un mēs jau gan zinām, ka neesat gluži jauns, jo darboties Usmas ezera arī otrajā pusē, Bugdangās. Usmas spēļu atpūtas vietu uz salas Usmas ezerā. Kā radās šī ideja? Mums jau izsēnis bija tāds sapnis ģimenē, kad būtu burvīgi kaut kur uztaisīt vēl kādu atšķirīgu atpūtas vietu. Un salu vienmēr vilinājusi, bet tas jau tā kā nebija tik viegli, kamēr sagadījās vairāk apstākļi sakrītot, iegādājamies zemes gabaliņu Viskūžu salā. Un tad lēnām vairākus gadus aizgāja, kamēr sakārtojām tur pašu vietu un dokumentus, un pēc tam uzrakstījām arī projektu, un jā, ar Altuma atbalstu realizējam šo te projektu. Un tādā aktīvā sezona jau sāksies šo pavasaru. Par Usmas ezeru tad divus vārdus, jo jūs gan arī apsaimniekot Usmas ezeru, gan arī paši saimniekojat Talsu novada Ģibuļu pagastā. Kas tad ir ar to Usmas ezeru? Kas ir tā pērle vai, jo jums jau ir Usmas pērle, bet varbūt kas ir to Usmas ezeru? Kāpēc, lai cilvēki braukt uz to? Usmā daudz pērles, Usmā Morits sala kā pērle, un Viskūžu sala jau ne gramu sliktāk, un tagad vēl māju uz salas, bet vispār ezerā viss ir labi. Ezers atkopjās arī zivu resursu ziņā, un katru gadu paliek arvien vairāk makšķerēšanas sacensību, brauc daudz cilvēku. Vasarā tur čum un muģi no atpūtniekiem, un tā kā tad pietiek arī visiem uzņēmējiem, kas ir ap ezeru, un kā visi aicināt laipni uz Usmu. Paldies liels par sarunu, lai jums jauks vakars. Paldies!